Tā nu ir sanācis, ka šajā braucienā uz Maroku esmu aizņēmies mocīti BMW F800 GS, un nu jau ir nobraukas ar viņu 3 pilnas dienas. Ceļa apstākļi ir bijuši dažādi, gan lielie gludie ceļi, gan serpentīni, gan mērens bezceļš. Var pateikt to, ka šādi te apkrauts ar mantām un ar šādām te riepām, kas mums tas ir mitas, laikam E07, smiltīs pilnīgi nav ko darīt. Pilnīgi govs. Bet dzinējs patiesībā ir ļoti foršs. Viņš ir elastīgs, labi velk no apakšas, nav, teiksim, tā kā kaut kādam 2-cilindru V-veidniekam, kad viņi nevar īsti iegriezt. Šitas rindinieks ir ļoti labi iegriežams. Var kruīzēt ar 5. robu, sākot no 50 km/h līdz pat 140, un tas maksimālais ātrums ir pilnīgi adekvāts priekš šī motocikla. Kas man ļoti tā kā ir iekritis acīs, tas, kad ir diezgan pa mīkstu priekšējā dakša, jo ar šādu te īsti nevar pabraukt dinamiski. Viņi vienkārši ir pa mīkstu. Bremzējot, tas mocis ienirst fantastiski, un braukšana ir ļoti komfortabla. Kamēr brauc lēnām, tikko sāk braukt ātrāk, tā pa labu asfaltu viņi vienkārši sāk šūpoties. Iebraucot kaut kādā offroadā, vienkārši viņi var izsist cauri.